Kam īsti domāts pranamat, tad lūk parādīšu. Man ir pilns komplekts, lielais masāžas paklājs, spilvens un mazais paklājiņš. Parasti es vienkārši apguļos uz tā, vēlams bez apģērba un palieku apmēram 15 minūtes. Sajūta sākumā ir diezgan asa, pat var gribēties iesaukties, bet nekas traks, ķermenis ātri pierod. Pēc tam mugura kļūst silta, muskuļi atslābst un sajūta ir ļoti līdzīga tai, kāda ir pēc klasiskās masāžas. Tikai atšķirība. Es to varu darīt jebkurā laikā un pat. Pranamat bieži izmantoju arī gurniem. Katram sānam 5 līdz 10 minūtes. Pēc tam tiešām jūtams, kā aktivizējas asinsrite. Savukārt meitenēm, kurām mēdz krāties šķidrums kājās, tas ļoti labi mazina smaguma un spiediena sajūtu. Un vēl, pranamat var izmantot arī vēdera masāžai, ja gribas izteiktāku drenējošu efektu. Viens no maniem mīļākajiem veidiem, kā lietot šo komplektu, ir pavisam vienkāršs. Es uzlieku pēdas uz paklāja un viegli piespiežu tās pie lotusa punktiem. Pēdas kļūst sarkanas, bet sajūta ir ļoti dzīvinoša un stimulējoša. Tātad, ko pranamat dod man? Tas mazina spriedzi mugurā, uzlabo asinsriti un sniedz enerģijas pieplūdumu. Gandrīz kā kafijas krūze. Plašāku informāciju var atrast viņu mājaslapā.